Tātad mans vārds ir Renārs, un šodien es jums pastāstīšu mazliet par tādiem knifiņiem, par tādiem noslēpumiem, veidojot savu skolēnu mācību uzņēmumu. Bet pirms tam es vēlos pārbaudīt šīs zāles enerģiju, cik gatavi jūs esat veidot savu skolēnu mācību uzņēmumu vai turpināt jau. Tāpēc es pateikšu 3, 2, 1, un uz viens jūs katrs izdarat kaut kādu jaudīgu enerģijas skaņu. Saprat? Viss ok? 3, 2, 1. Wow! Nu, otro reizi atkārtot nevajadzēs. Tiešām enerģija ir. Bet pirms tam es mazliet pastāstīšu par sevi, ko es daru, kāpēc šeit vispār esmu. Tātad es esmu Renovosijā dibinātājs, ko es tur daru. Es tur ražoju pieliekamos elektriskos skūterus priekš cilvēkiem, kas atrodas ratiņkrēslos, paplašinot viņu pieejamo vidi. Es, protams, arī esmu šī gada līderu programmas absolvents. Daudz par to jums nestāstīšu, bet, ja man vajadzētu raksturot to, es noteikti teiktu, ka tas bija viens jaudīgs, grūts, bet noteikti ļoti vērtīgs pasākums un ļoti vērtīga pieredze. Tāpēc es tiešām iesaku nevienam nebaidīties un vienkārši pieteikties un iet uz priekšu. Esmu 2 reizes piedalījies Gen E finālā, kas ir tieši Latvijā, bet es vēlos jūs pabrīdināt, ka 2 reizes jūs nevarat pieteikties ar vienu to pašu ideju. Pirmo gadu man bija viena ideja, otro gadu cita ideja, bet šodien es jums pastāstīšu mazliet par savu pirmo pašu skolēnu mācību uzņēmumu. Un esmu arī RTU students, šobrīd studēju mehatronikas inženieriju. Varbūt liekas mazliet jocīgi, kad visu savu vidusskolas posmu esmu saistījis ar uzņēmēju darbību un pēkšņi izvēlējies STEM jomu. Bet tā arī ir viena no tām galvenām atziņām, ko es iegūstu runājot ar savu mentoru no līderu programmas, tāpēc es tiešām silti iesaku katram pieteikties. Tātad mazliet par manu skolēnu mācību uzņēmumu. Jūsu kreisā pusē jūs varat redzēt manu pašu pirmo tirdziņu, kas norisinājās manā skolā. Un tur mēs bijām tiešām sametuši kopā kaut kādu kartonu kastīti, kur ielikt mūsu gredzens. Un domājam, ka tiešām kam vajadzīgi tādi gredzeni ir principā. Jo mēs viņus ražojam no antīkām karotēm. Rezultātā viņiem ir kaut kāda vērtība, kaut kādas vēsturiski pieskaņi tam. Un mēs domājam, kam ir vajadzīgi šitie gredzeni tiešām. Un mūsu dārgākais gredzens tajā brīdī bija 7 eiro, un mēs domājam, wow, tas jau liekas pārāk dārgi. Bet beigās tiešām pārdevām, un tas mums iedeva to lielo un galveno iedvesmu turpināt un tiekties uz pašu finālu. Un ejot tālāk, viens no tādiem spilgtākajiem momentiem, kas norisinājās Cits bazārs ziemā, kur mēs ieguvām SMU, ir gatavs startautiskam biznesam, jo tā tiešām bija taisnība. Mēs tiešām uz to arī tēmējām. Mēs bijām izsūtījuši mūsu gredzenus uz Poliju, uz Čehiju un arī Vāciju. Bet bez saviem panākumiem nav arī savu kritumu. Un mazliet pastāstīšu par tiem arī. Jūs kreisā pusē jūs redzat vienu no reģionālajiem tirdziņiem, kas norisinājās Liepājā, tirdzniecības centrā Bātā. Un mēs bijām ritīgi sagatavojušies. Mēs bijām izveidojuši jaunu noformējumu, foršāks gredzens un arī mainījuši cenas mazliet. Un mēs domājam, ka tūlīt visu pārdosim. Kā jūs domājat, 7 stundu laikā, cik gredzens mēs pārdevām? Parādiet ar rokām kādu skaitli. 2, 1, 4. Liels paldies par ļoti optimistiskajiem redzējumiem, bet mēs pārdevām tajā brīdī pilnībā 0 gredzens. Pilnībā nevienu gredzenu nepārdevām. Un viena no galvenākajām atziņām, ko mēs ieguvām tajā brīdī, tas, ka mēs nepārdevām nevienu produktu, tas nenozīmē, ka mūsu produkts pilnībā nevienam nav vajadzīgs un ka neviens to nepirks. Ir ļoti svarīgi nodefinēt savu mērķa auditoriju. Un mūsu mērķa auditorija pārsvarā ir jaunieši, kam tiešām interesē tāds stils, aksesuāri un tādas lietas, un kur vēlas būt unikāli. Un tajā brīdī nebija mūsu mērķa auditorija. Tur bija vairāk pārsvarā vecāki cilvēki, kam tiešām pilnībā vienalga par mūsu produktu ir. Un ejot tālāk uz Gen E finālu 2024. Šī bija viena no svarīgākajām mācībām vispār, man liekas, manā mūžā gandrīz. Jo
pienāk tas brīdis, tas foršais brīdis, kad tev jāiet uz skatuves un tu prezentē savu skolēnu mācību uzņēmumu un cik tu esi daudz sasniedzis par visu principā gadu posmā. Un mēs uzējām uz skatuves, paiet pirmais slaids, otrais slaids un pilnīgs blackouts. Pilnībā neko neatcerās. Neviens, ne es atceros, ne mans komandas biedrs atcerās. Cik daudziem cilvēkiem ir bijuši tā sajūta, tas kumuls iekšēji sajūta no vienkārši stresa pacelt rokas? Cik daudziem cilvēkiem tas ir bijis? Ļoti, ļoti daudziem. Es jums varu iedot tādus 3 padomus, kā ar to apieties un kā ar to plus mīnus tikt galā vismaz. Tad pirmā atziņa, ko es tiešām piefiksēju pie seviem, ir pierakstiet, kāds ir jūsu iznākums, kāds ir jūsu mērķis, kāpēc jūs ejat prezentēt. Vai nu tas ir, lai pastāstītu žūrijai, cik daudz jūs esat sapelnījušies, vai cik daudz jūs esat iemācījušies, vai vienkārši cik foršs skolēnu mācību uzņēmums jums ir. Un tas jums dod tādu nelielu skaidrību uz to, ko jūs vēlaties virzīties un to, ko jūs vēlaties pastāstīt žūrijai. Nākamais ir sadaliet plānpunktos, ko jūs vēlaties pastāstīt. Jo es nevēlos, lai jūs sastādāt tādus liels, gars, spenteris esejs ar to, ko jūs vēlaties pateikt, jo būsim reāli, tiešām neviens nespēja vārds vārdā atcerēties to, ko es sarakstīs uz papīra vai kaut kur vai telefonā kaut vai. Tāpēc sastādiet pa plānpunktiem un atcerieties, ka ja tiešām kaut kas noiet greizi un tiešām pilnībā notiek atkal blackouts, neko neatcerieties, tad slaidi ir jūsu glābiņš. Jūs vienmēr varat paskatīties atpakaļ vai priekšā uz slaidiem un redzēt, piemēram, tātad ir jārunā par finansēm. Ok, runājam par finansēm. Un trešais un pats svarīgākais, ko es ieguvu mācību no Kārļa, kurš jums vēlāk mācīs arī par pičošanu, tāpēc nāk no ļoti uzticamiem avotiem. Kad jūs ejat uz skatuves vai pirms jūs ejat uz skatuves, uzlokat savus piedurknes. Tas varbūt liekas jocīgi, bet tiešām uzlaukat savus piedurknes, un tas rada to pārliecību vairāk jūsu auditorijai un lielāku uzticību tam, ko jūs sakat. Un tas kaut kādā veidā psiholoģiski strādā un iedod jums lielāku tādu pašpārliecību sevī. Bet arī papildus visiem emocionālajiem un mentālajiem mācībām mēs paspējam arī mazliet nopelnīt. Un skolēnu mācību uzņēmuma darbības laikā mēs apgrozījām nepilnus 1000 eiro, un aptuveni 80% no tā bija peļņa. Bet lielākā daļa neaizgāja meža zaros un vēl nezinu kādos saldumos. Mazliet aizgāja meža zaros, bet pārsvarā aizgāja uz investīciju tieši sevī, piedaloties semināros, pērkot visādas grāmatas un tā tālāk. Bet kā tad uztaisīt labāko skolēnu mācību uzņēmumu? Šeit es esmu izveidojis vēlāk arī nelielu tādu checklistiņu, bet ar ko es vēlos iesākt, ir ar pašām raksturīpašībām. Manuprāt, ir ļoti svarīgi iegūt to pareizo mentalitāti, kāpēc jūs vispār veidojat un ejat iekšā skolēnu mācību uzņēmumu vidē. Pats pirmais ir tieši ātrums, cik ātri jūs spējat nodrošināt jūsu klientu ar jūsu produktu vai arī ar jūsu pakalpojumu, cik ātri jūs spējat pieņemt kritisks un ļoti svarīgs lēmums. Nākamais ir tieši vizualizācija. Šis varbūt liekas arī mazliet filozofiski vai kaut kādā tādā garā, bet tiešām, ja jūs spējat aizvērt acis un, piemēram, jūsu mērķis ir uzvarēt Latvijā Gen E, vai jūs spējat aizvarot acis, iedomāties to, ka jūsu skolēnu mācību uzņēmumu izcauc uz skatuves, jūs paspiežat roku un jūs saņemat to lielo planšetu, kas saka un apliecina, ka jūs esat Latvijā labākais skolēnu mācību uzņēmums. Ja jūs spējat to iedomāties un vizualizēt, tad jūs tiešām esat jau pusceļā, lai sasniegtu to mērķi. Un nākamais, kas iet roku rokā ar vizualizāciju, ir tieši ticība sevī. Ja tu spēj iedomāties to, tad tu spēj arī noticēt sev. Un tiešām tas ir tas galvenais dzinējs, kas jūs vairāk ved uz tādu rīcību un arī tieši panākumiem. Tātad šeit ir tas checklistiņš. Es iešākšu ar kāpēc, tad ar iznākumiem, ideju, problēmu, nosaukums, logo un, protams, arī pats svarīgākais komanda. Sākot ar kāpēc, es izveidoju nelielu šabloniņu, ko es iesaku jebkuram cilvēkam pabeigt, es vēlos veidot savu skolēnu mācību uzņēmumu, tāpēc, ka man ir svarīgi kas. Un es nevēlos dzirdēt, ka man ir svarīga
atzīmi, iegūt labu atzīmi uzņēmējdarbības kursā vai stundām, vai man skolotāji teica, ka man tas ir jāveido. Nē, es vēlos, lai tas tiešām ir priekš jums, lai jūs veidojat skolēnu mācību uzņēmumu priekš sevīm. Piemēram, kad mēs veidojam ar komandas biedru skolēnu mācību uzņēmumu, mums galvenais bija attīstīt mūsu kā vienkārši cilvēks, attīstīt mūsu uzstāšanās prasmes un kā mēs uzrunājam cilvēkus, kā mēs pārdodam un vienkārši tādā pašizaugsmes ceļā. Tas bija mūsu galvenais mērķis. Un šeit es esmu linkojis nelielu CEDSOC, bet to jūs varēsiet iegūt vēlāk. Prezentācija beigās būs QR kods, ko jūs varēsiet noskanēt un piekļūt arī prezentācijai. Ejot tālāk, ir iznākums. Kāds ir mūsu iznākums? Šis ir, ko es minēju iepriekš par publisko uzstāšanos, bet arī tas pats ar skolēnu mācību uzņēmumu. Kāds ir jūsu iznākums? Ko jūs vēlaties sasniegt ar savu skolēnu mācību uzņēmumu? Vai tas ir apgrozīt 500,000 pirmā gadā? Jo būsim reāli, kāpēc gan kāds no jums to nevarētu izdarīt? Tas ir pilnībā reāli, un jūs pilnībā arī varat sasniegt to. Vai arī tas ir pilnveidot sev, vai tas ir jebkas tas var būt. Bet galvenais, lai tas ir priekš jums un lai tas kaut kādā veidā attīst jūs kā cilvēks. Ejot tālāk uz pašu ideju. Ideja, es teiktu, ka ir svarīga, bet ideja nav tik svarīga kā paša komanda, jo varbūt viduvēja ideja, bet ja jums ir superīga komanda, tad jūs tiešām varēsiet pārdot jebko. Bet ja jums ir superīga un inovatīva ideja, bet jums ir slikta komanda, kur nespēs jums pārdot neko, tad, diemžēl, neviens cilvēks nezinās par jūsu superīgo un inovatīvo ideju. Un tāpēc par komandu pašu vēlāk pastāstīšu. Bet ejot, tad par ideju ir tieši problēma, kāda sāpīga problēma, ar ko jūs esat sastapušies ikdienā. Mērķa autori, kādi ir cilvēki, kas patērētu mūsu produktu. Un šis ir īpaši svarīgi, jo, ja jūs zināt savu konkrēto mērķa autori, tad tas palīdzēs jums arī nesabrukt konkrētos brīžos. Piemēram, ejot atpakaļ, kad jums stāstīja par savu reģionālo tirdziņu. Tajā brīdī mēs zinājām mūsu mērķa autori, un mēs nesabrukām tajā brīdī, jo mēs sapratām, ka vienkārši mūsu mērķa autori tajā brīdī nebija tur. Nākamais ir resursi. Kādi ir nepieciešamie resursi, lai risinātu jūsu izvēlēto problēmu? Un pats svarīgākais arī ir, kādi ir jums pieejamie resursi, lai risinātu problēmu. Ja jums ir nepieciešams ritīgi liels tehnoloģisks aprīkojums vai kaut kas tam līdzīgs, tad es ļoti silti iesaku pieteikties Junior Achievement Latvijas Tech Track programmai. Un pats svarīgākais ir pievienotā vērtība. Kā jūs atšķiraties ar tirgu jau esošajiem produktiem vai pakalpojumiem, bet vairāk skatieties uz skolēnu mācību uzņēmumu tirgu. Ja skolēnu mācību uzņēmumu tirgu nav nekāds līdzīgs produkts, tad super. Bezmaksas markets, bezmaksas tirgus, un jūs varat mierīgi ieiet iekšā un pārdot jūsu produktu. Šeit ir arī neliels prompts, ko ievietoju, ar kur palīdzību jūs varat iegūt 5 īsus tādus biznesa konceptus, kurus jūs vēlāk varēsiet ievietot Perplexity AI, un es ļoti silti iesaku izmantot to, jo tas jums palīdzēs iegūt, skaidrāk nodefinēt savu mērķa autori, gan iegūt arī, piemēram, tirgus izmēru un tādas lietas, kas jums vienkārši ir ļoti noderīga informācija, ko jūs varat prezentēt gan žūrijai, gan arī priekš sevīm. Un kā jau es minēju iepriekš, vēlāk prezentācijas beigās varēsiet iegūt pašu prezentāciju, lai nav manuāli viss jāiet pārrakstīt. Nākamais ir nosaukums. Manuprāt, šis ir ļoti pašsaprotams. Nosaukumam ir jābūt īsam un tādam, kas viegli paliek cilvēku galvās. Es varu jums iedot piemēru, kādu nosaukumu netaisīt. Piemēram, mūsu skolēnu mācību uzņēmuma pirmais nosaukums bija Ringver. Ar ko tas jums asociējās, kad es jums pasaku Ringver? Ingver, tieši tā. Tieši tā ar Ingveru. Bet mēs nepārdevām ingveru, mēs pārdevām gradzenus, mēs pārdevām aksesuārus. Un tāpēc mēs tiešām sapratām, ka tas nebija nosaukums priekš mums, un ne tas, kas arī pārdot tieši mūsu konkrēto produktu. Nākamais ir tieši, ka tas ir unikāls. Piemēram, ja jūs paņemat nosaukumu Bolt un aizvietojat pirmo burtu ar G, Gold, es neuzskatu, ka tas ir īpaši unikāls, un arī tas bieži varētu asociēties, piemēram, jums ar Boltu, un ja jūs piedāvājat pilnībā kaut ko citu, tad, diemžēl, tas nebūs jūsu pareizā mērķa autorija. Ejot tālāk par arī, ja tiešām nekas nenāk galvā kaut kāda
inčīgie vārdu savienojumi, vai vienkārši jūs vēlaties iedvesmoties no mākslīgā intelekta, tad droši izmantojiet Shopify AI Business Name Generator, kur jūs mazliet pastāstat par savu produktu un par savu skolēnu mācību uzņēmumu, un viņš jums iedos ļoti interesants nosaukums. Ejot tālāk par pašu logo, ja kāds cilvēks šeit ir tiešām ļoti radošs un padodas zīmēšanu, tad go for it. Veidojiet savu tādu unikālo, ja tas tiešām dod jūsu auditorijai tādu emocionālo piesitienu vairāk. Bet cilvēkiem kā es, kam nepadodas īpaši zīmēšana, es izmantoju mākslīgo intelektu kā DALL-E vai Ideogram, kur tu var aptuveni uzskicēt un iegūt tādu vizualizāciju, kā tu vēlies, lai tavs logo izskatās, pāriet uz Canvu un tieši pārveidot to Canvā, lai jūs varat arī izmantot to visādos afišās un baneros. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, ir izmantot human.com, kas jums iedos tādu krāsu paletu priekš jūsu vizuālā digitālā materiāla. Principā jūs iegūsiet kādas 2-3 galvenās krāsas, kur jūs varat izvēlēties, ar ko jūs esat apmierināti. Un to jūs varēsiet izmantot gan baneros, gan afišās, gan savos tirdziņos un tā tālāk. Un ejot tālāk uz pašu galveno, kas ir komanda. Komanda ir ļoti svarīga, jo tas ir tiešām, kas vai nu padara jūsu skolēnu mācību uzņēmumu ļoti veiksmīgi, vai tas, kas tiešām vienkārši nograuj jūsu skolēnu mācību uzņēmumu. Tad pirmais ir, ka jums ir kopīgs mērķis, uz ko jūs tiecaties. Ka jūs kopīgi esat vienojušies, ka mēs gribam, piemēram, iegūt uzvarēt Gen E finālu, tad tas ir tas mērķis, uz ko jūs kopā tiecaties, un viss ir skaidrs. Nākamais ir tieši savstarpējais atbalsts. Un es vēlos atgādināt tiešām visiem šeit, ka jums katram ir milzīga enerģija, lai gāzt vienu kalnu un uzbūvēt 2-3 lielāk tajā vietā. Un tāpēc jūs varat izmantot to enerģiju, lai atbalstītu savus komandas biedrus brīžos, kad varbūt kaut kas liekas slikti vai kaut kas noiet greizi. Un tas jums rezultātā rada arī to lielo deksmu un virzīties uz priekšu. Un tātad 3 galvenās atziņas no manīm, ko es esmu iegūmis gan no līderu programmas, gan skolēnu mācību uzņēmumu vidē, ir pirmkārt, ir nebaidieties no sliktā. Es vēlos atgādināt to un neiebiedēt jūs, bet ja jūs ejat ar mērķi izveidot lielāko, nevis lielāko, bet iespējams veiksmīgāko skolēnu mācību uzņēmumu, tad stress jums vairs nav opcija. Stress jums tad paliks par dzīves stilu. Un es nevēlos tiešām jūs iebiedēt ar to, jo tas ir tikai normāli un ar to ir jāmāk strādāt. Nākamais ir ticiet saviem lēmumiem. Ir labāk, ka jūs kļūdaties, balstoties no savu lēmumu, nevis, ka jūs uzticaties kādam citam cilvēkam, kas ir no ārpuses, piemēram, kāds skolotājs vai kāds draugs, kas nav jūsu skolēnu mācību uzņēmumā. Un jūs pieņemat lēmumu, balstoties pēc viņa teiktā, un jūs pieļaujat kļūdu, un tad jūs vienkārši skatāties uz viņu un tāda stulba sajūta. Es tev uzticējos, bet beigās nekas nav. Tāpēc vienmēr pieņemiet lēmumus, balstoties sevī, un arī esiet atvērti kritikai. Un pats pēdējais ir esiet katra cilvēka sejā. Ja es spētu iet atpakaļ laikā, kad es uzsāku savu skolēnu mācību uzņēmumu, tad tiešām viena no lietām būtu attīstīt mārketingu. Esiet TikTokos, esiet Instagramos, esiet ziņas kanālos, jebkur. Galvenais, ka jums ir mārketings un galvenais, ka cilvēki zina par jūsu pašu ideju un jūsu produktu un jūsu skolēnu mācību uzņēmumu. Un es vēlos nobeigt ar tādu oriģinālu sauklu, ar ko es esmu dzīvojis pēdējos 2-3 gadus, kas ir jebkura pieredze, laba pieredze. Un tā ir tiešām tā mentalitāte, ar ko es esmu strādājis ar sevi pēdējos gadus, gan arī skolēnu mācību uzņēmumu laikā, ka tiešām jebkurš brīdis, kurā jūs varbūt izgāžaties vai kaut kas jums nesanāk, tas nav slikts, jo jūs spējat mācīties no tā, jūs spējat iegūt kaut ko jaunu un pilnveidot sev un nākamreiz atdot 2-3 vairāk. Tāpēc iesaku arī dzīvot ar tādu mentalitāti. Un šeit ir mani kontakti un, protams, arī vieta, kur jūs varat atrast savu prezentāciju. Un es ļoti, ļoti ceru jūs redzēt visus, ja ne visus, tad vismaz lielāko daļu no jums Gen E finālā, Eiropas finālā, kas norisinājās Rīgā, kā jau Jānis teica. Un nodod visiem sveicienus un liels paldies!
Skaisti. Renārs Mihailovs, dāmas un kungi. Renārs ierunājās par vizualizāciju pirms tam, vai ne? Savā prezentācijā stāstīja, ka jūs varat sevi iedomāties kādā konkrētā situācijā dzīvē, kur jūs tiekat pie kaut kā. Godīgi sakot, pirmo reizi, kad es izdzirdēju par vizualizāciju, tas bija saistībā ar sportu, olimpiskie atlēti. Ja es pareizi atceros, augstslēcējs kāds bija izdomājis, ka viņš visur, vai šķēpmetējs, man atmiņa var reizēm izspēlēt dažādus jokus, bet viņš bija visā savā dzīvoklī izlīmējis lapiņas ar noteikto metru daudzumu, kas viņam ir jāaizmet, lai viņš tiktu pie zelta medaļas. Kā jums šķiet, cik metrus un centimetrus viņš aizmet? Tieši tik, cik viņš bija uzrakstījis uz lapiņām, līmlapiņām, kas bija pa visu viņa dzīvesvietu. Prātam ir liels spēks, un viens no svarīgajiem uzdevumiem ir iemācīties kontrolēt savu prātu. Nu, lūk, un vizualizācija viens no tiem veidiem, kā tikt pie mērķiem, tikai jāattīst šī lieta, un jāskatās, ko ar to var dabūt gatavu. Nu jā, vēl viens svarīga lieta, pieliekot punktu par vizualizāciju, līdz pēdējai smalkākajai detaļai saprotiet, ko jūs vēlaties, jo tā šķiet ir lielākā problēma. Diezgan bieži cilvēki nezin, ko viņi vēlas. Nu, es jums novēlu zināt, ko vēlēties.